Sveicināti! Atnākot pavasarim, arvien vairāk laika pavadām ārā. Strādājam dārzā, ceļojam, pastaigājamies mežā, parkā. Ir ļoti daudz runāts par to, ka iestājoties siltajam laika periodam, vajadzētu savlaicīgi pasargāt sevi no ērcēm, jo arī ērces kļūst aktīvas šajā laikā. Par vakcinācijas iespējām Veselības centrā 4 stāstīsim šodien raidījumā. Tuvojoties sezonai, jūs jau esat potējusies pret ērcēm? Jā. Kad jūs to izdarījāt? 2 gadu atpakaļ. Vai jums visa ģimene ir potējusies? Vīrs nē. Kāpēc? Viņš neatzīst. Es ļoti alerģiska un bail no alerģijas, bet vispār jau bailes arī no ērcēm ir. Man pagājušajā gadā dēlam, diemžēl, viņš ir šausmīgs alerģiķis un viņam ir astma un viņam bija ērce un viņš nebija ne mežā, viņš neiet, viņš baidās no tām ērcēm. Bet, paldies Dievam, iztaisa analīze nebija viņa slima, jā, bet bailes šausmīgas bija. Ērcēm aktīvais periods ir no aprīļa sākuma līdz oktobrim. Tad, kad gaisa temperatūra ir paaugstinās 5 grādi. Tāpēc Veselības centrs 4 vakcinācijas dienests aicina vakcinēties cilvēkus pret ērču encefalītu. Mums tagad ir akcijas cenas tieši pret ērču encefalītu vakcīnām. Sakrā ar to, kad cilvēki daudz ceļo, mēs piedāvājam dažādas vakcīnas tieši ceļotājiem. Pret A un B hepatītu, pret zeltaino drūdzi, pret vēdertīfu. Un ir arī kompleksā, kas pasargā vienlaicīgi pret A un B hepatītu. Ir svarīgi ievērot vakcinācijas kalendāru schēmu. Pret ērču encefalītu mēs rekomendējam pātrināto programmu cilvēkiem, kuri nav vēl vakcinējušies. Tas ir izvēlētajā datumā, pēc tam 14. dienā. Un 3. poti mēs izdarām 9. 12. mēnesī pēc pirmās vakcinācijas. Tāpēc, kad aizsardzība izstrādājās 2 nedēļas pēc otrās vakcīnas. Tāpat arī pret vīrusu hepatītu arī mēs varam piedāvāt pātrināto programmu. Tas, protams, ir svarīgi ceļotājiem. Tad ir izvēlētajā datumā, tad ir 7. dienā un 21. dienā pēc pirmās vakcinācijas. Un 4. vakcināciju mēs izdarām 12. mēnesī. Ja cilvēks neievēro vakcinācijas kalendāru, protams, viņš nebūs pasargāts pret šo slimību. Ir arī tā, ka vakcīna 100% jūs nepasargās no šīs slimības komplikācijām. Var gadīties tā, ka, ja tomēr iekož inficētā ērce, tad tās komplikācijas ir daudz maigākas. B hepatītam ir tā, ka var pārbaudīties nododot asins uz Austrālijas antigēnu, ja ir tomēr aizdomas, kad ir inficējies ar B hepatītu. Ja jūs esat izgājis pilnu vakcinācijas programmu pret ērču encefalītu, ir arī jāievēro personīgie aizsardzības līdzekļi. Tas ir ejot dabā, ieteicams vilkt gaišus apģērbus. Un tad uzreiz būs pamanām šī ērce un vieglāk viņu atrast. Būtībā ir tā, ka ja pacientam viņam ir ērce piesūkusies un ja viņam parādās simptomi pirmie, kas parasti ir temperatūra, drūdzis, tur varētu būt kaut kāda galvas sāpes vēl nebūs sākumā, būs temperatūra, drūdzis, vispārējais vājums. Ir jau par vēlu, ja tā ērce ir iekodus, viņiem iet un vakcinēties. Viņiem to nevajadzētu darīt. Vajag pārslimot, un pārslimot var 4 veidos. Tad pirmais ir pats veiksmīgākais un labākais veids, ko sauc par tādu subklīnisko fāzi, kad pacients vispār nezina, ka viņam ērce ir iekodus, piesūkusies, viņš netiešām, teiksim, ar roku, varbūt ar drēbēm viņa ir notraucis, un viņam izstrādājas antivielas.
Un to viņš uzzina tikai kaut kad pēc gadiem, varbūt kaut kad viņš saka, nu, uztaisiet man pārbaudu, analīzīt, un viņam tur atrod antivielas pret ērču encefalītu. Tas ir tas labākais variants, kā var pārslimot, pašam nemaz nezinot. Un saņemt šo imunitāti, tas nozīmē, ka viņam vairs vakcinēties nevajadzētu. Otra stadija, tā ir arī viegla stadija, tā ir druģu forma, kad pacientam pēc ērces iekošanas apmēram 2 nedēļu laikā parādās temperatūra, drudzis un tāda lauzoša sajūta kaulos. Tad viņam vajadzētu griezties gan pie ārsta, pie neirologa, lai viņu apskata. Tur ir 2 varianti. Vai atkal, ja cilvēkam ir laba imūnā sistēma, tad viņi šo vīrusu tiks pati galā un visi simptomi paši par sevi pazudīs un praktiski cilvēks ir izvesaļojies. Tā tāda viegla druģu forma. Bet apmēram 50% šādiem otrās fāzes, otrās pakāpes, teiksim, druģu formas pacientiem drudzis var atkārtoties pēc kaut kādām 8 dienām. Tad visi simptomi, kas bija pirms tam, atkārtojās tikai spēcīgāk, plus vēl parādās nepatīkams sajūta atsābolos. Tas tiek izsaukts tādējādi, ka šis vīrus ir nokļuvis jau muguras smadzeņu šķidrumā un kairina smadzeņu apvalkus. Tāpēc arī pacientiem ir diezgan lielas galvas sāpes, slikta duša, varētu būt arī vēmšana. Tad jau es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka parasti jau pacienti ir pie ārsta jau ar pirmajām, teiksim, šīm sūdzībām, viņi jau ir stacionēti. Un pati ceturtā stadija, protams, ir vissmagākā, tā meningoencefalā, jeb perēkļa stadija, kad šis vīrus ir iekļuvis jau muguras smadzeņu vai galvas smadzeņu vielā un veido iekaisumu perēkļus. Un tad, protams, visi iepriekšējie minētie simptomi ir ļoti smaga temperatūra, jau ir līdz 40, un pacientam var veidoties dažādi veidi paralīze, vai vienā rokā, vai vienā ķermeņa pusē. Protams, varbūt arī rīšanas traucējumi, varbūt apziņas traucējumi, pacienti ir diezgan smagi. Tā kā pie pirmiem simptomiem noteikti vajadzētu jebkurā variantē griezties pie ārsta, bet, ja pacientam tik tiešām ir, viņš ir kādreiz pārslimojis ērču encefalītu un vēl vienreiz viņam ir iekodus ērce un viņam sūdzība nav, tad nav gan vajadzība griezties pie ārsta, var pēc kāda laika vienkārši grib atkal pārbaudīt savu asins analīzi un viss. Šī ērce izdala vīrusu. Mums nav specifiska medikamenta, kas šo vīrusu iznīcina. Tātad vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam vakcinēties. Tā vakcinācija nozīmē, ka mēs ievedam šo vīrusu ļoti, ļoti vieglā devā, un organisms izstrādā antivielas. Mums nav citu variantu, kā tikai sev pasargāt ar šo vakcināciju. Veselības centrs 4 piedāvā ērču encefalīta vakcīnas, Austrālijas Tikovak vakcīnu, kura pieaugušajiem maksā 15,99, bērniem ir 14,99, un ir arī pieejama vācu vakcīna Ensipūra, kura bērniem maksā 12 lati un pieaugušiem 14,50. Un ir arī pieejama vakcīna pret vīrusu hepatītu A, kurai cena ir 22 lati, pieaugušajiem bērniem 16 lati, pret B hepatītu pieaugušajiem 11 lati maksās vakcīna, bērniem 10,50, un ir pieejama arī kompleksā vakcīna, kura ir rekomendēta pusauģiem no 16 gadu vecuma un arī pieaugušajiem, kura šobrīd maksā 28 lati. Būsiet mīļi gaidīta Veselības centrā 4 līdz pat māja vidum.